Labu vakaru! Paldies, ka atnācāt šovakar mūsu svētku dienā. Daudzi gan jau vēl kaut kur dedzina svecītes un ar lāpu gājieniem iet. Bet mēs esam tie čaklīši, kas mēs sanākam katru vakaru un kaut ko parunājam. Tad šodien mēs runāsim par acīm un par to profilaksi. Tad mūsu acis orgāni, kuri uztver gaismu un pēc tam pa optisko nervu nosūta uz smadzenēm. Dzīvnieku acis ir dažādas attīstības līmeņos, sākot ar orgāniem, kas uztver atšķirību starp gaismu un tumsu, un beidzot ar acīm, kas spēj uztvert pat vissīkākās detaļas. No visiem ķermeņa sensoriem, receptoriem ir 70% atrodas acīs. Optiskie trakti katrs satur vairāk nekā 1 miljonu nervu šķiedru. Acs ir lolveida orgāns, kura diametrs ir 2,5 cm. Sesto daļu acs ārstieniņus var redzēt starp plakstiņiem, pārējo daļu noslēdz plakstiņi, orbītas, kauli un muskuļi. 6 ārējie muskuļi nodrošina acs kustības, kā arī ļauj cilvēkiem galvu nekustinot, sekot kustīgiem objektam. No ārpuses aci pārsedz un aizsargā augšējie un apakšējie maļais plakstiņš, kas savienojas acs iekšējā un ārējā kaktiņā. Plakstiņu malās aug skropstas, skropsta matu folēkuli un ir saistīti ar mēbilolu dziedzeriem, kas producē eļļainu šķidrumu, acs lumbrifikāciju. Līdzīgi dziedzeri klāj plakstiņu iekšējās gļotātas virsmu. Konjuktīvā kā mukoza membrāna viegli slīd pār acs ābolam. Asaru aparāts sastāv no asaru dziedzeriem, asaru kanāliem, asaru maisa un nazoklimālā kanāla. Asarās ir antibakteriāls enzīms, lizocīms, kas kavē baktēriju augšanu un aizsargā acis no iekaisuma. Nepavēlti saka, ka varbūt vajag tomēr kādreiz paraudāt, gan mēs nomierinamies, ja receptori mums sabalansējās, gan arī mēs attīram actiņas. Un iekaisums mazāk, tātad ir iekaisumi mazāk, ja, acīm. Ar gadiem acu asaru un plakstiņu sekrēcijas dziedzeri ražo mazāk lubricējošā šķidruma. Acis kļūt neaizsargātas un mehāniski bojājumi un baktērijas. Cilvēka redzes orgānu veido acs ābols un acs papildu aparāti. Cilvēka acs vidēji sver 29 gramus. Tikko pēc piedzimšanas bērni neredz krāsas. Cilvēka acs spēja atšķirt vismaz 500 melnbalto krāsu toņus. Tad acs redzeni ir vienīgie dzīvie audi cilvēka organismā, kuriem nav asinsvadu. Parasti cilvēks mirkšķina acis apmēram 11,500 reizes dienā. Ja? Iedomājieties, cik mēs daudz mirkšķinam, lai mūsu aciņas strādātu, vai apmēram 4,2 miljoni reižu gadā. Cilvēki no datora ekrāna lasa 25% lēnāk nekā no papīra. Redzes nervs ir vienīgais nervs cilvēka organismā, kuru var ieraudzīt bez operācijas. Cilvēka acs tīklene ir tā ķermeņa daļa, kurai visefektīvāk tiek piegādāts skābeklis. Redze. Kas tad ir mūsu redze? Redzes sajūtas sniedz informāciju par priekšmetu formu, lielumu, krāsu un dod organismam iespēju pareizi orientēties ārējās vides apstākļos. Redzes analizators sastāv no perifērās daļas, tīklenes un nervu šūnām, vadītāju ceļiem redzenes nerva, redzes traktiem un nervu šūnu sakopojumu vidus smadzenēs. Atkal mūsu smadzenes, ja? Starp smadzenēm, kā arī redzes centru šūnām, lielo pusložu garozas
pakaušu daivā. Tātad profilaktiski es teiktu tā, lai mūsu darbības un šūnas un skābeklis pievienotos actiņām, ir jāmasē pakausis. Vairāk, starp citu, ir pakauša daļa jāķemē tā kā ar ķemi, ka mēs tātad ķemējam matus, pakausī ir vajadzīgs vairākas reizes vairāk noķemēt nekā priekšpusē. Jo līdz ar to arī mēs masējam šos tuvās nervu galus, akupunktūras atveram vaļā un mums skābeklis pienāk tātad pakauša daļai vairāk. Tā pakauša daļā mums ir arī nervu kanāli un pakaušu daļā mums ir arī enerģētiskie lauki, kuri balansē mūsu plusu mīnus zīmītes, mūsu elektrību, organismā, kas mums ir vajadzīgi būt sabalansētai. Acu ābolu caurspīdīgās daļas redzene, priekšējā kameras šķidrums. Lēca un stikluveida ķermenis sakopo kristošos gaismas starus uz tīklenes un veido un tās īstu apgrieztu un samazinātu apskatāmā priekšmeta attēlu. Gaismas uztvere notiek tīklenē, nūjiņās un vālītēs, kuras satur redzes pigmentus, olbaltumvielas, kas spēj absorbēt noteiktu viļņa garuma elektromehānisko starojumu. Par redzamo gaismu sauc starojumu ar viļņa garumu no 400 līdz 760 numēniem, kas absorbē cilvēka tīklenes redzes pigmenti, rodopsīnu, jodopsīns un citopsīns. Tas ir tas, kas veido krāsas. Absorbē enerģiju, izraisa pigmenta molekulu, ģeometriskās konfigurācijas maiņu, kas savukārt rada vilkni, ķīmisko pārvērtību. Fotoreceptorā rodas uzbudinājums, kas izplatās un pārējot tīklenes slāņu nervu šūnām un pa redzes nervu šķiedrām uz redzes analizatoru kārtējo daļu, kas parāda mūsu formu, ko mēs redzam, viss, kas ir formā, kas nav taisnas, apkārt gaismu. Arī to mums šādi analizators, viņš analizē viss kāds, lai mēs redzētu, vai viņš ir apaļš, vai četrkantīgs, vai kvadrātains, formas. Pa tīklenes funkcionālo pamatvērtību uzskata receptoro lauku. Tas ietver fotoreceptorus, kurus uzbudinājums tiek pārvadīts uz vienu un to pašu redzes nervu šķiedru. No receptīvo lauku lieluma atkarīgs redzes asums. Jo, lai atšķirtu telpā divus apskatāmā priekšmetu punktus, to attēliem, receptoriem laukiem, redzes leņķi veido taisnes, kas savieno lēcas. Tātad mezgala punktu ar abiem apskatītiem punktiem. Vesela cilvēka tīklas centrālā apvidu minimālais redzes leņķis ir apmēram 1 mm. Redzes asumu nosaka ar tabulām, kā jau mēs zinām, ka mēs ejam pie acārsta, mums rāda tabulas, cik tālu, cik daudz mēs varam redzēt. Un tad mēs saprotam, cik tālu un cik mēs tos leņķus redzam un cik daudz mēs atbilstoši mēs tām leņķa būtībām mēs redzam un mums pasaka, kāda mums ir tā normālā redze vai ir kādas problēmas arī. Ja atbilst redzes asumam vienā leņķī 1 mm attāluma lielumā, tad mums ir normāla redze, bet ja tas leņķis samazinās, tad mums ir automātiski redzes kāds trūkums. Mums ir, protams, uzacis, kuras ar pievienots ir mūsu acīm un ir tātad sejas apmetojums virs acu dobumiem. Uzacis pasargā acis no spilgta apgaismojuma un no sviedru iztecēšanas acīs. Ar uzacīm bieži vien var izteikt dažādas emocijas, piemēram, pārsteigumu, bailes, aizvainojumu un tā tālāk. Uzacīm lielu uzmanību pievērš arī modes pasaulē, kur tās tiek raustītas, krāsotas, protams. Tā mēs arī izveidojam savādāk sejas arī mīmiku. Uzacīm ir ļoti nozīmīga loma
neverbālajā komunikācijā. Zinātnieki, kas pēta sejas izteiksmi, saka, ka uzacis ir ļoti svarīgs, lai cilvēks varētu izrādīt prieku, pārsteigumu vai dusmas. Tās ir funkcijas, kas mūsu senčiem bija vitāli nepieciešams, lai izdzīvotu. Ja, tad ar emocijām parādīja, kas ir par vainu vai prieks tiešām, ja, tad uzacis ir tās, kas veido tātad sejas vaipstus arī viens no. 2018. gadā pētnieki centās noskaidrot, kāpēc neinteralizējuši tātad neandertāliešiem ir stāvus esoši cilvēki. Uzacis bija daudz izteiktāks nekā mums. Viņiem bija biezas, izteiktas, garas. Ja, hipotēze ir tāda, ka uzacīm ir kaut kāds sakars ar sakodiena spēku. Jo tas īstenībā tā arī ir. Ja mēs izmainām uzacis, mums automātiski notiek kaut kāda enerģētiskā lauka izmaiņa, kura izmaina mūsu sakodienu. Žokļi ir saistīts ar uzacīm. Tomēr seno cilvēku 3D datormodeļi parādīja, ka tā gluži tīri nav, bet zinātnieki secināja, ka uzacīm ir visticamāk ir nozīmīga liega loma komunikācijā, bet enerģētiski ir tomēr pierādīts, ka šie enerģētiskie lauki, kas izdala no uzacīm, noteiktā garumā, jo katram mēs zinām, ka mums ir katrs savādāks garums, mēs tikai visādi gribam viņu koriģēt, lai mēs būtu it kā skaistāki vai veselāki, ja, bet īstenībā tās ir organisms pats zina, kādas mūsu uzacis ir vajadzīgs tieši priekš mūsu acīm, lai mums tieši aizsargātu. Ja mēs viņas nodzenam, tad mums ir mazāka aizsardzība no baktērijām, no mikrobiem, ja, tāpat no vēja, arī asaras un skropstām, arī ļoti, ļoti liela. Tātad kopā viss tas saistīts, kā viens otru aizsargā. Tūkstošiem gadu laikā mūsu uzacis ir evolucionējuši un kļuvušas mazāk, elastīgāks un lielderīgāks neverbālajā komunikācijā. Piemēram, mūsdienās runātājs mēdz izmantot, lai papildinātu roku žestikulāciju. Tātad, piemēram, tātad ar žestiem kopā un ar mīmiku mēs runājam. Treškārt, uzacis pilda tādu kā ID kartes funkciju. Tātad, kādas mums ir uzacis, jo ja mums nebūtu vispār uzacis, ja mēs nodzītu uzacis, ja, tad mums nebūtu pareiza sejas forma. Uzacis izceļas tieši uz pieres un ir labi redzamas no attāluma. Turklāt laika gaitā to īpaši nemainīs, tāpēc ir ideāla iezīme, pēc kuras mēs identificējam cilvēku. Kāds ir secinājums? Ja vēlamies slēgt savu identitāti, neaizmirstam nodzīt ūsas, uzlikt saulesbrilles vai arī nodzīt uzacis. Mūs nepazīs. Skropstas ir matiņi, kas aug acu plakstiņu malās. Skropstu uzdevums ir samazināt iespēju acīs iekļūt svešķermeņiem. Dzīvniekiem, piemēram, kaķiem un pelēm skropstas palīdz orientēties telpā. Tās kalpo kā maņu orgāni. Sievietes mēdz skropstus krāsot ar skropstu tušu, lai tā izceltu, padarītu kuplākas un garākas. Starpkrostu līnijas ir ietetovēšanas. Par to šobrīd ļoti cīnās un par to šobrīd ļoti runā. Īstenībā arī par šīm liekām skropstām, ko liek un līmē, ja, jo tur ir ļoti, ļoti, var pazaudēt vispār skropstas, ja, un tā ir ļoti, ļoti tāda vieta, kuru nedrīkst tā darīt, ja, jo, ja skropstu nebūs, mūsu acis ir galīgi neaizstargātas. Un nebūs arī skābekļu piekļuvis, starp citu skropstus dod mums skābekļu piekļuvi acīm. Tātad pie grimmas, kad mēs procedūras taisam
smalko adatiņu skropstu, sevišķi ties, kas dur, ja, kas nevis līmē, bet, kad viņus tur audzē vai liek starpā, ka vajag biezākas, piemēram, ja, tā sabojā šo pamatskropstu folēkulas. Tas tāpat kā mums matiem ir matu saknes un folēkulas, ja, viņām ir jābūt dzīvam. Mēs varam nodzīt viņas, bet viņām folēkulām jābūt ir dzīvām. Ja, lai augtu pareizā augstumā, lai augtu pareizā secībā un lai augtu viņas taisnas, lai viņas neliektos uz iekšu acī. Otrs risks var arī traumēt mazo dziedzerīšu atveres, kas izdala taukus un nodrošina acs priekšējās virsmas kvalitatīvo mitrināšanu, kā jau es teicu, ja? Tātad sabojā šo acs gan mitrināšanu, gan arī skābekļa piekļuvi. Katras mirkšķināšanas laikā, jo mēs mirkšķinām ar skropstām. Ja, tad acs, it kā viņa aiztaisās, bet ja nebūs skropstas un ja viņas nepareizi augs, mums nebūs pareiza mirkšķināšana. Un līdz ar to mēs nemitrināsim acis. Plakstā ir aptuveni 40, jo kāds tiek savainots, tad infunkcionē un tiek pie sausās acis sindroma, ar ko būs jācīnās un jādzīvo visu atlikušo mūžu. Skropstas, viņas it kā maina savu, viņas izkrīt, ja, bet var attaugt, bet ja folēkula nav, tāpat kā matam, ja folēkula nav, viņas atpakaļ neattaug. Asaru kanāli ir mazu caurveidīgu pūslīšu sistēma, kas no acu iekšējā kaktiņa asaras uzsūc uz degunu. Šie kanāli bērniņiem maziem izveidojas līdz apmēram 8. grūtniecības mēnesim, un membrāna, kas redz kanāliņus, bērnam piedzimstot parasti plīst. Atverās šis te kanāliņš. Ja, un kanāliņos ir ļoti, ļoti uzmanīgi jābūt ar kanāliņiem, sevišķi maziem bērniem, nedrīkst pret vēju iet, lai vējš neiepūš kādu mikrobu, lai nesaukstē, jo ļoti ātri veidojās šim sevišķi maziem bērniņiem, zīdaiņiem, kuriem šim kanālu plēvīt ir vaļā un rodas ļoti ātri konjuktivíti, ja, tad asaru dziedzeru iekaisums līdz pat strutojošiem, ja, kas ir ļoti bieži, ja, jo par to nedomā, jo arī tāpat kā maziem bērniem un pat arī pusauģiem ir tā, ka ja brauc, piemēram, mašīnā un sēž pie loga atvērta vasarā, ja, un tas vējš tajā acīs tur pūš iekšā, ja, tad arī var dabūt šādi ļoti vienkārši šo te iekaisumu. Nedrīkst tā pret vēju it kā, tiešām tā jāaizsargājās, lai tā nebūtu. Tātad profilaks mūsu actiņām. Profilakse ir pirmām kārtām ļoti daudz vitamīniem jābūt, kā jau mūsu visā organismā, omega taukskābēm, kas arī ne tikai actiņas baro, bet arī mūsu visu organismu. Un šīs te taukskābes ir tās, kas mums padarīs asaras tātad kvalitatīvākas un stabilākas, jo no asaras sastāva ir arī ļoti svarīgi, kā mitrinās un kā baro. Asaras mūs attīra un arī pabaro. C vitamīns ir tas, kurš būs pirmā profilaks, bet par to jau mēs esam kaut kad runājuši. Ja gribās, tad mēs varam nākošreiz par to parunāt, bet šodien mēs runāsim par mūsu dārgo multivitamīnu. Šeit ir ļoti, ļoti daudz visādu vitamīnu un kompleksu, kas ļoti izdevīgi lietot tieši acu profilaksei un arī mūsu visam organismam. Kā redzam, šeit ir ļoti liels sastāvs multivitamīnā. Ir arī magnīs, tātad ir arī ženšeņš, jā, ir ehinācija klāt, jā, ir tātad cinks, ir C vitamīns, D vitamīns, B3, E vitamīns, B5, ginka, tātad ginka biloba ir,
B2, B6, A vitamīns, D3, jods un biotons. Tātad šīs te ļoti spēcīgās devas un ļoti liels sastāvs. Drusciņi sīkāk šodien vēl parunāsim tieši par katru pašu sastāvu. Tātad satur, kā jau es teicu, ženšeņu, jā, ar diezgan lielā koncentrācijā, kas paaugstinās mācīšanas spēju, uzlabo atmiņu kvalitāti, piemīt antidepresantu iedarbību, uzlabo neiroloģiskās funkcijas un samazina DNS funkciju kaitīgumam, tātad aizsargā šūnas. Ja, olbaltumvielu un lipīdu bojājums sakārto, līdzsvaro asinsspiedienu, uzlabo asinsriti, parāda savu darbību, samazina glicerīdu un holesterīnu saturu aknās. Tātad arī multivitamīns ir tas, kurš var palīdzēt mums aknu sistēmām, bet tā būs drusku vēlāk, tā būs uz pavasari, ar aknām vairāk strādāsim. Ja, bet arī šajā laikā vēl līdz nieru sistēmām jau jāsāk ir pamazām pabarot šo te nieru sistēmu klāt jau iet, jo nieres atbild par acīm. Ja, un par nerviem un kaulu sistēmu. Tātad arī ir šī te profilaksi jau jāiesāk, pamazām ir jāiesāk, lai pabarotu nieru sistēmu, kuras atbild par actiņām. Ja, un līdz ar to arī šī te sistēma pabarosies. Tātad ir antioksidanti iedarbība, iedarbojas uz aknu aizsardzību un aknu dziedināšanu. Pozitīvi ietekmē reproduktīvo sistēmu vīriešiem un kavē šūnu augšanu dažādās vēža šūnas. Atkal ir ženšeņš, ir arī tas, kurš atkal ir pievienots, kas mums profilaksē vēža šūnas. Ja? Katrā produktā mums ir kaut kas pievienots, lai ir profilaks vēža šūnām. Mazākā vai vairākā veidā. Tālāk ir mums ehinācija, klāt cīnās ar infekcijām, tas stiprina mūsu aizsardzības sistēmu, palielina mūsu šūnu skaitu. Cīnās pret gripu, antibakteriālo un pretiekaisumu iedarbību. Kā zinām, mums ir ehinācija arī atsevišķi. Mēs varam viņu lietot tieši, ja ir vajadzīgi vairāk pastiprināt šīs te problēmas, ja mums ir kaut kādas no šī te saraksta. Bet šeit viņi ir pievienot un sabalansēt tik daudz, cik viņi var gan darboties gan šādiem procesiem, gan arī pabarojot visu pārējo, kas mums ir jāpabaro. Tas palīdz mazināt tādu slimību kā saaugsnēšana un reimatisms. Ja? Pie reimatisma arī ehināciju pašu par sevi var vai šo te stipro kompleksu. Klāt vēl ir ingvers. Zinām jau, ka tas ir pirmām kārtām antioksidants, ļoti spēcīgs. Ja? Tātad ingvers mums pazemina asinsspiedienu, samazina sirds slodzi. Ja? Tātad, ja ir sirds pārslodze, ja? Vai, piemēram, tātad kambaru pastiprināšana vai kambaru neizdarīšana līdz galam, kā es saku, ja kambarīts kāds neaizverās līdz galam ciet, tad viņš ir jāpastiprina. Jā, tad ingvers arī ir tas, kurš pastiprina un mazina sirds slodzi, jā, tad lai būtu vienmērīga sirds darbība. Efektīvais ir identifikācija pret iekaisumu līdzeklis, kā jau mēs zinām, ja? Lai mazinātu sāpi, kas iesaistītu un iekaisumu oksidētu stresu. Ingveru lietošana var samazināt muskuļu sāpi, kas izraisa vingrojumiem, ja ir pārslodze, ja? Tad arī ingveru tēju pieņemsim, mēs varam padzert, ja arī vai šo te kapsulu mēs varam arī pie pārslodzēm. Klāt ir cinks. Par cinku mēs esam daudz un dikti runājuši, ka tas ir pamata elements, kurš ir vispār vajadzīgs visu savu laiku mūsu organismā, vai nu atsevišķi dzeram, varam padzert kādu arī kursu, ja, vai arī šo te kompleksu, kur viņš ir sabalansēts kopā ar citiem,
kas ir vajadzīgs, lai viņš uzsūcās. Tātad, ko tad cinks mēs atkārtosim, ko tad cinks mums dara? Palīdz pirmām kārtām tātad smadzeņu darbībai, skābeklim, demencei normalizēt, lai atļaut šo sistēmu attīstīties. Smadzeņu skābeklim, lai skābeklis uzsūcās vairāk. Un, protams, arī Alzheimers, lai aizkavētos. Augšanas un attīstīšanas aizkavēšanās ir viens no svarīgākiem cinka deficīta simptomiem. Tātad bērniem, arī tāpat pieaugušiem, nervu sistēmas sakārtošanai un pusauģiem, kuri netiek līdz, pieņemsim, mācībām, ja? Tad arī cinks ir tas, kurš palīdz, vai arī šo te, kā es saku, šo te komplekso multivitamīnu, kuru var arī padot bērniem tagad rudenī un ziemā, arī, lai uzlabotos un normalizētos nervu šūnas, lai normalizētos attīstība, ja ir sevišķi tiem, kam kavējās attīstība, vai ir, piemēram, arī tiem, kam ļoti labs šis te kompleks ir tādiem bērniem, kuri ļoti, ļoti agresīvi, kur nevar savākties, kā es saku, ja? Tas arī ļoti ir, labs šis te kompleks, viss sabalansēts kopā. Tad, protams, ir grūtniecēm. Cinks ir vajadzīgs pats par sevi, un arī var šo te kompleksu dot, lai nebūtu augļa aizkavēšanās un augļa anomālijas, jo no cinka ir ļoti svarīgi un no kalcija ir ļoti svarīgi, kā bērniņš attīstās. Gan nervu sistēmā pirmajā trimestros, vai arī smadzeņu attīstība, kaulu sistēma attīstība, ja, tas viss ir no cinka un kalcija atkarīgs. Magnīs ir minerāls, kas nepieciešams katrai mūsu ķermeņa šūnai. Magnīs palīdz uzturēt normālu muskuļu nervu sistēmu un darbību, uztur sirds ritmu un uzturēt kaulu stiprumu. To jau mēs pagājušreiz runājām, ja, ka mēs runājām par kalciju. Bet šeit viņš arī ir klāt un arī šo te darbību viņš pastiprina darboties, ja, tad ir efektīvs priekš kalciju uzsūkšanās. Šo te kompleksu arī var lietot, ja nav mājās pilnīgi viens pats magnīs vai cinks atsevišķi nav, ja ir vajadzīgi, piemēram, papildus barošana. Ja, tad papildus, ja vajadzīgs organismā ir kaut kas par maz, tad šo te kompleksu arī var lietot. Magnīs ļoti svarīgs ir glukozes līmeni asinīs sakārtot un insulīna sekrēcijai un aktivitātei. Tātad diabētiķiem dzels ir klāt, kurš ir ļoti svarīgs organismā, kas nogādā skābekli uz šūnām visām. Ja dzels ir pa maz, šūnas nebarojās, ja? Tātad nav šūnu sakārtotība. Maziem bērniem šobrīd ir ļoti, ļoti pierādīts, ka ir ļoti maz dzels organismā. Ja? Tad sevišķi tie, kas pārejas periodos no 6 gadi līdz 12 gadiem, un tālāk no 14 līdz 18 gadiem šie te periodi, kuriem vajadzīgs ir papildus cinku, kalciju un dzelzi. Mums, diemžēl, Latvijā tas ir pierādīts, ka ļoti, ļoti maz, un, protams, D vitamīns arī, ja, bet arī šeit viņš ir arī klāt. Leikocītu ražošanā ir vajadzīgs dzels, enzīnu ražošanā, tad asins sastāvu, lai sakārtotu. Nepieciešams arī, lai radītu imūnu reakciju pret patogēniem. Imūnsistēmas reakcija ir traucēt dzela deficīta gadījumā. Tad imūnsistēma ir lejā. Ja, tad mēs ātri varam saslimt, ja, un nav īpaši izsakās, ka nav spēka. Cilvēki ļoti, ļoti nav spēka, nav enerģijas, viņiem nekā. Ja. Ir jods klāt, un tas ir ļoti labi, un noteiktā daudzumā, lai atkal sabalansētos, un jods mums, protams, ir vajadzīgs hormonu balansēšanai, gan sievietēm, gan vīriešiem, lai būtu normalizācija enerģijā. Ja jods ir pa maz, tad nav enerģijas organismā, dzīvības funkcijas uzturēšanā, ja, tātad
lai būtu šī enerģija, ja, lai būtu spēks pastrādāt, padarboties, paiet, padomāt, ja, bez joda mēs nekur nevaram iztikt. Tātad, un lai būtu siltums, ir jābūt siltumam organismā. Jods ir viens no tiem, kas palīdz sakārtot organismā siltumu. Tiem, kam sals kājas un rokas, par maz ir jods. Vielmaiņa normalizē asinsritē, elpošanas sistēmā un zarnu darbībā. Klāt ir A vitamīns. A vitamīns ir viens no svarīgākajiem vitamīniem, kas atbild par normālu augšanu un attīstību bērniem, pusauģiem. Ja, arī mums ir attīstība vajadzīga, mēs neaugam vairs, ja, augumā, lielumā, bet mūsu šūnām ir jāatjaunojas, un A vitamīns ir tas, kas mums dod šūnai atjaunoties. Ja, un arī imunsistēmas funkcijas regulēšanā. B2 vitamīns ir būtiski labai redzēji tieši B2 vitamīns. Mums atsevišķi B2 vitamīnu mēs nedzeram. Varam dzert kopā B vispār kompleksu, mums arī B vitamīnu kompleks ir, ja, vai B12. Tas arī mums redzēja ļoti, ļoti labi palīdzēs. Ādai, nagiem un matiem. B3 vitamīns ir iekšā, ir iesaistīts ogļu hidrātu, nobaltumvielu un tauku vielmaiņā, jo tas ar mums ir vajadzīgs actiņām, ja, tad gan skropstām, gan nozacīm, gan mitrināšanai, ja, kas arī nervu sistēmai līdz ar to palīdzēs un gremošanai. B5 vitamīns atbalsta virsnieri, un ja ir pa maz B5, tad virsniera nespēja funkcionēt, tad ir funkcija sabojāta, ja ir B5 vajadzīgs arī profilaktiski tomēr viņu palietot. Un kā jau es teicu, ziemā mūsu nieru sistēmai ir vajadzīga šī te barošana. Tātad arī pēdu un kāju krampjiem, arī B5. B6 vitamīns palīdz sarkano asins šūnu un balto asins šūnu veidošanai. Tātad tas ir mūsu asinsrites sabalansētājs, ja, lai mūsu asinsrite būtu, kā es saku, asintiņa būtu šķidra, nevis bieza, ja, balto asins šūnas neveidosies, būs, tātad veidosies leikoze. Jā, bet lai viņa būtu sabalansēta gan sarkanie asins šūnas, gan baltās šūnas, lai būtu vienādā normā. Nervu sistēmai B6 vajadzīgs un, protams, atkal ir imunsistēma, jo viss tas ir kopā profilakstē mūsu aizsardzībai. B7 vitamīns ir, kad mati paliek plāni. Ja B7 ir tas, kas matu mūs baro, līdz ar to ir jābūt skropstām, garākām, līdz ar to skropstām ir jābūt biezākām, līdz ar to arī B7, protams, mūsu matu kopšanai un matu stiprināšanai arī būs, ja. Ādai, nagiem, ja, un veido proteīnu organismā, palīdz veidot. Biotīns pārvērš ogļhidrātus, olbaltumvielas un taukus enerģijā, palīdz līdzsvarot cukuru līmeni asinīs, palīdz izmantot olbaltumvielas, folijas-skābi, potenskābi un vitamīnu B12. Abi B ir kopā saistīti. Ja B12, ja mums nav B7 un B5, tad arī B12 īstenībā viņš neuzsūksies. Jā, tur jābūt ir kompleksām un arī C vitamīnam jābūt klāt. Jā, arī šeit ir arī C vitamīns. Kā jau zinām, tas ir mūsu kaulu veselībai, smaganu veselībai, zobu veselībai, redzes veselībai, dzels uzsūkšanās, lai būtu. Jā, jo ja ir dzels šeit, tad C obligāti jābūt. Vai arī dzelzi atsevišķi bez C nelietojam, neuzsūksies. Palīdz pazemēt augstu asinsspiedienu. D vitamīns, to mēs zinām, ka mums ir pirmām kārtām kalcija uzsūkšanās fosforu mehānismam,
jo actiņām ir vajadzīgs fosfors noteiktā daudzumā, kas atjaunojas mūsu, kā es saku, lāzeru staram. Ja? Lai mēs redzētu, lai mūsu redze būtu pareiza, lai mūsu neizveidot savādākas formas. Skeletam, kaulu vilmaiņai ļoti D vitamīns kopumā. E vitamīns ir mūsu ādas un funkcijas augšanai, vairošanai, tātad profilaksei, audu identifikācijas saglabāšanai. Audam. E vitamīns ir tas, kas mūs mīkstina, tas, kas mums veido mūsu šķidrumus. Pagājušreiz mēs runājām par locītavu somiņām. Tad D vitamīns arī ir tas, kurš arī tur palīdz. Ja šādu kompleksu lietojot, mēs daudz ko varam arī sev papildināt. E vitamīna pētījumi pierādījuši, ka spēcīgais antioksidants ļoti, ļoti augstā vērtībā aizkavē brīvos radikāļus, tātad neļauj mūsu infekcijām tikt iekšā, sabojātām šūnām ātrāk izvedīsies ārā un apturēs iekaišumus ātrāk. Tātad arī, kā es teicu, pret iekaišumu, ja? Kā mēs viņu lietojam? Tātad 2 reizes dienā, ja, vai vakarā vienu, skatoties, cik daudz un kāda mums deva ir vajadzīga. Ja, mēs varam no sākuma lietot pa vienai vakarā, lai visu naktiņu mums strādā, lai veidojās mūsu mitrumi, lai izdzen ārā mūsu sāļus, lai izdzen ārā mūsu organismā liekās gļotas, piemēram, ja, jo tur viss šis te kopā dodās un arī ginka tur ir klāt, un tad tas arī mums dod skābekli ļoti daudz lielā veidā, ja, šeit skābekļu barošana, mitrināšana organismam šim te kompleksam. Tālūk, to es šodien arī gribēju pastāstīt. Varbūt ir jautājumi. Vēl šeit es ieliku klāt bildes, tās es varu ielikt arī čatā. Pēc actiņām mums ir, šis te ir mūsu actiņu, tātad, ko mēs visu redzam savās actiņās, mēs varam nobildēt savu actiņu tuvu, un tad mēs varam saprast, kas mums ir par problēmām. Pēc actiņas mēs arī varam sevi, tā kā es teiktu, diagnostiku uztaisīt, kā mēs pēc rociņām un pēdām mēs varam, jā, arī tāpat arī mēs varam pēc acīm. Ja mūsu actiņās, piemēram, ir šādas te puķītes skaisti kā augšā, tātad ir tādi melnumi un strīpiņas actiņās, varbūt kādreiz esat papētījuši tieši savu kodoliņu, savu actiņu, kāds viņš ir. Tad, ja ir visādas strīpiņas vai šādi te plankumi, tad arī var redzēt un tad pasaka arī, kas ir par vainu. Ja šādas strīpiņas, tad varbūt ar zarnām, var žūtspūslī, ja ir kaut kādi tādi balti peldojoši actiņās, tādi kā ķermenīši iekšā liekās, ja, tad tās ir aknu žūtspūslas kaitas, piemēram, vai aizēnojas mūsu kodoliņš vidējā, kur mēs redzam, ja, apkārt kodoliņam ir balts, skaists, mums tāds jābūt skaistam plankumam, bet ja tur ir iekšā vai viena daļa, pieņemsim, ir nošķelta, tad tās ir aizkuņa ķiedara darbības traucējumi. Pēc actiņām arī mēs varam daudz ko pateikt. Ja, un tad, piemēram, ja ir tādi melni punktiņi, ja, tad samazinās un vai nu ir onkoloģiskās saslimšanas, tad arī ir šādi te melni ļoti punktiņi, tad zinām, ka mēs varam aiziet pie daktera un analīzes nodot, ja, paši sev. Ja ir liels viens tikai labajā kreisajā pusē, tad varbūt kaut kas ar ginekoloģiju, ja, vai ar prostatītu, tātad ar hormonu sistēmu mēs varam tātad sevi šādi te izpētīt. Vai mēs vispār kādreiz sevi pētam un it sevišķi acis. Mēs diezi vai ļoti, ļoti reti, kad mēs sevi pētam
tieši actiņas, kādas mums ir. Jā, jo mēs citreiz pat sevi ievērojot, varam sev daudz ko palīdzēt. Vienkārši tāda palīdzēšana sev, lai zinātu, jo mums ir, kā saka, acis ir mūsu dvēsele, jā, un arī actiņās mums parādās šie te brīdinājumi, ko mēs varam aizdomāties par sevi. Ja, tad arī šādi. Par acīm runājot, mēs vēl daudz varam runāt par visādām sistēmām, ko mums actiņas daudz ko parāda mums priekšā, ko varbūt citreiz, kad mēs arī atsevišķi varu stāstīt, man arī materiāli ir. Tas tāda interesanta atsevišķa tēma. Bet šodien bija par profilaksi un mēs savu palīdzēšanu, jo jāgatavojas ir ziemai, un acis ir tās, kuras jābaro, tāpat kā nieru sistēma, visa mūsu ir ziemā jābaro, lai pavasarī būtu aknām spēks. Ja? Tad, kā zinām, mūsu nākošais cikls tuvojās vēl novembra beigās, jo mēs pamazām sāksim tuvoties ziemas ciklam. Tā kā tā. Nu, ja nav jautājumu, tad droši vien paldies.